Nē. Tur tika apmānīts kāds no spēļu dalībniekiem. Tur bija 4 spēlētāji. Varbūt sākumā paskaidrosim cilvēkiem, kas tik bieži neskatās pokeru, ko vispār nozīmē deals. Kādā gadījumā cilvēks spēja vienkārši nespēlēt tālāk, sarunā par kādu naudas sadalīšanu, varbūt atstāja kādu mazu prīzīti, kur vēl izspēlēt, lai būtu tikt noteikts uzvarētājs, un tādējādi turnīrs atrisinās. Un nav šīs te piedāvātās izmaksas, bet spēlētājs sadala naudu, kā viņi par to ir vienojušies. Tagad to var turpināt. Jā, un tajā šogad Latvijas čempionātā pokerā bija Omahā, kur 4 spēlētāji un 2 spēlētājiem stēks bija diezgan liels, bet viņi vienalga izlēma sadalīt ar visiem 4 vienādi. Diezgan tāds komisks atgadījums bija. Nu, šaurstakiem, protams, tas ir daudz izdevīgāk. Ja dala vienādi. Kolo no batona. Tas ir interesanti. Es šito pat palaidu garām. Viņš ir parādījis neordināru darbību. Atgriezīsimies pie tām brīvdienām. Kā tur jums gāja? Tev mēs visi sapratām. Es skrēju. Tev ir silts 60. Ģird? Teikšu, kā ir nejūtos komfortabli stāstīt par visiem saviem weekendu piedzīvojumiem. Tad tu neesi dzēris vīnu. Starp citu, arī vīnu. Tā gluži nebija. Kalnciem ielas kvartāliņā neko citu nepārdod. Tāpēc nācās izdzert glāzīti. Nemelošu, es biju Liepājā. Vakarā nedaudz izskrēju, bet arī skrēju. Tas arī faktiski ir diezgan skaidrs uzreiz virziens. Liepāja forša pilsētnē, tikmēr liela partija jau 24,000 flopā un papildinās ar 13. Tāds abiem stipri līdzīgas rokas. Neviens ar viņām negribētu atrasties Olinā šobrīd, bet visticamāk, ka agresīvākais spēlētājs arī uzvarēs. Tagad Ginters spēja uzvarēt tikai tīru blefu. Tā Aigaram šitā laba kārtas, kur likt otro barelu, man liekas, ir. Jā, viennozīmīgi. Drovi neuzvarēs. Plus samazina matemātisko iespēju, Top pārs nebija iespējams, ka tikai kolē. Drīzāk jau, ka nē. Kāpēc tas bija? Protams, iespējams šādā bordā biežāk. Bet es teicu drīzāk, ka nē. Biežāk jau drovi. Biežāk jau drovim tur kolas. Pieši tādu bordu. Tīri, kā teikt, kombinatoriski ir vairāk iespējas, jā, ka viņam rokās varētu būt viens no 4 devītniekiem vai viens no 3 kungiem, jo dāmas ir tikai 3. Jā. Bet un nekādas labākas rokas gandrīz nekad nekolos. 2 pāri un visi tie jau pārsvarā pārliek. Jā, labāk gatava roka visticamāk, ka pārlikt, jā. Lai gan, ņemot vērā, ka Batons vēl piedalījās, arī varētu kolot un mēģināt viņu vēl trepot iekšā. Tik maziem stekiem tad trepošana nepārāk veiksmīgi beigties. Aigars un Ginters turpina bez taloniem. Nē, Ginters kaut ko, es tagad vairs neatceros, kas bija pa lietām. Ginters bez taloniem. Jā, bez taloniem. Pagaidām tīri papīri pagaidām. Starp citu, es nedaudz vīlies šajā tieši sastāvā. Es tomēr gaidīju no Osna un Ekstrasens tādu labāku tabletop, vairākas jokus, sarunas. Vakars jau vēls. Osns saguris bišķi. Arī Ekstrasens izstāsta, ka nav gluži svaigākais. Tomēr bija tā viena uzvariņa, kas viņu momentīgi atdzīvināja, bet tagad pēdējā laikā viņš pārsvarā čipus tomēr atdod. Tad es gribētu novēlēt viņam 2 double-ups. Kļūst arvien skumjāk. Tad varētu būt ko redzēt, ja viņam būtu čipi. Tikmēr turpinās tāda diezgan mierīga spēle. Spēlētāji tagad ir stipri nomierinājušies, nav gatavi tā īsti trakot. Nevienu tādu pavisam nepamatot gājienu mēs neesam redzējuši kādu. Jā, vai cilvēku, kurš
palaiduši garām kaut kādas iespējas. Reizot tā saucamās Any2. Ļoti Pret tāds kaut ko. standarts pagaidām pokers. Cilvēki principā spēlē pret kārtas. Pēc kārtas Ginters, acīm redzam, reizos. Kungu dāmas, starp citu, varētu pakolot tur 25 biglienos tīri, tā man jāpanalizē tev. Es vairs nestāstīšu. Forši var paspēlēt pozīcijā. Vairs tev nestāstīšu par savam radošiem līnijiem. Maz ticams, ka mēs tuvākajā laikā tiksimies kaut ko poker galdos, bet nē, tik un tā. Nu, tad Un tagad ekstrasens būs izvēlējies nopelnīt pirmo kartiņu. Jā, par šo pavisam noteikti. Bet nu tas nekas, viņš ir dominēts. Jebkurš kalps, jebkur pīķi. Jebkurš gatavs strīds. jebkurš gatavs strīds flopā. Nu, šis nav Vai tas, arī- ko viņš meklēja. Šeit nāksies 2 ielas samaksāt vismaz. Viņam Ja ne maz ir viss tik tā- daudz šī, Viņam cik tur var jā, divas ielas pusotru samaksāt. ielu. Šeit viņš redzam. Viņam paveicās, ja viņš maksās Šis tikai ir pusotru izcils ielu. piemērs. Nu, viņam paveiksies varbūt, ja Ginters nolēms čekot vairāk reizes. Bet Ginters šādu kļūdu negrib pieļaut. Nu, šis ir tas gadījums, man liekas, ka viņš var likt rītīgi maz. Šis, bieži mēs kritizējam kādu spēlētāju spēli un kārtas atvarās tā, ka mums nav īsti kā pamatot, kāpēc mēs kritizējām, bet šis spēcīgais čeks ir neliels tels, bet varbūt vai tas tiks pamanīts. Bet šeit ir izcils paraugs, kur mēs redzam, kāpēc nevajag ar tādu roku kā kungs kalps, kur varbūt priekš iesācējiem izstās ļoti skaisti, ļoti spēcīgi, bet patiesībā ir viena no vislielākajiem reverse implied odiem, kas nozīmē, ka tad, kad tu trāpi, tu vairāk zaudē nekā vinē ļoti biežos gadījumos, bet tagad vēl viens čeks. Tad citu būs brīnums, ja visus čips nezaudēs. Nu, jā. Nu jā, tad cilvēks jūtam pārforsē. Ar tēlojumu. Jā. Nu, bieži vien tas var būt liktenīgi, kaut gan ņemot vērā tik, cik ir čipu ekstrasensam, viņam negribot nāksies. Jā, tad tas nav. Šeit mēs redzam kolu, līnija tiek izvēlēta it kā ok. Neatnāk pīts, tā kā ir kāda neliela iespēja arī nezaudēt visu čipus. Bet šajā gadījumā es domāju, ka Anspoks check call viennozīmīgi. Nu, jā, bet nākamais Tas ir bets tas, būs ko- Anspoka Olins. Tas, ko vajadzētu spēlēt. Ček. 9. ček. Ā, Minimālā likme 5000. Showdown. Šeit tik zaudēt daudz čeks, naudas. čeks sanāca. Viņš gribēja, viņš gribēja ielikt 5, viņš gribēja ielikt betu, bet ielika pa maz. Jā. Un sanāca kā čeks. Nu, jā, te pierādījās arī kopā ar to pārspīlēto teātri, pierādījās, Tas varbūt, ka Pierādījās, Ginters ka nav tik pieredzējis. pieredzējis. Viņš iebetoja 5, viņš iebetoja sākumā 3, Viņš bet man izglāba šoreiz, nu reāli. nu jā, piekrīt bet pilnībā. kāpēc jā arī betot minbetu, tas vispār ir ļoti, tas, nu, Anortodoksāls. Reizēm Tas cilvēki pilnīgi apjūg, nav. kad viņi ierauga pārāk labas kārtas un īsti nezinu, ko darīt. Šis bija tas gadījums. nu jā, viņiem liekas, ka ja jau man ir tik labi, tad ar ko, ekstrasensam 14,200. Nu jā, šeit viņš var pateikties tikai savam oponentam, ka viņam ir sataupīti čipiņi un nav pārāk augstu vērtējums viņa izredzes ar šādu staku. Bet Jā, šeit mēs varam varbūt bet arī cerība ir dzīve. Čipa ne čēra, viņam ir čips un viņam ir krēsls un viņš var atsisties. jā, bet redzējām to situāciju, kur netiek plānot tomēr tā izspēle. Nu, viņam bija flopā nāca un vajadzēja domāt, kā dabūt to kaut arī nelielo staku iekšā. Jā, nu es gribētu teikt, ka uz Riveram bija ok spēle var tā. nu, vienkārši Riverā lieta to 15,000, kas būtu pilnīgi normāls Nu, bets. jā, nu, all in. Nu. Nu, jā, bet cilvēks apjuka un gribēja uzlikt minbetu. Acīm redzam, varbūt nav tik daudz dzīvojā spēlēs, īsti nenorientējās. Interesanti, ka Drežka izvēlējās ielimpot. 7. ček. Ekstrasens turpina pārsteigt. Spēlētāji. Ir ielimpojuši visu oponentu un ar 2,8 viņš izvēlās darīt to pašu. Un šeit ir procenti, 2,8 nav tik slikti viss, kā izskatās. 5. Vienkārši grūti ir uzvarēt, jo ļoti daudzos gadījumos tik sadalīts 3 spēlētāji. banka.
Man pat nav īsti komentāri, man nav skaidrs īsti, kas te notiek. Es nesaprotu to, kas te notiek šobrīd. Par to limpošanu trefu es nepārāk atbalstu, tāpēc, ka piemēram, ja vēl tā kā gadās, kad 2 ielimpo, tad īsti nevar saprast, ko gaidīt no viņiem. Tā kā tu nevari pats neko prezentēt, un tu nezini, ko gaidīt no citiem. Tur var sanākt tādas problemātiskas situācijas. Nu redz, ekstrasens sadala. Paljonī naudu un ātris. Un smējās. Izbeidz, tā bija kā man miskliks sanāca. No, ja? Miskliks tas vienkārši bija. Nu, viņam, nu, jāsaka tā, viņam jau 2 jau bija jau šitie te nepareizi ieliktais čipu skaits, tā kā, nu, viņam bišķiņ jāsaņem. Citiem teorija būs jāiet pārlikt praksi, jā. Braukšana jālaik būs. Teorija viņam viss super, bet... Atceries, kā mēs vien slavējām, ka teorija jāpārliek, bet baigi labais spins tos čipus var mest iekšā. Viņi labi lido tāls metiens. Foldē arī Ar ļoti kvalitīvumāk aizstumt kārtas, tāpat vispār ļoti kā pa zīdiņus, kā pa sviestiņus līd tās kārtas, nonāk tiešā dīlera tūmā, nekāda problēma viņas nav savāk. Tā kā šeit tieši tehnika būs jāuzlabo. Aigaram bišķiņ jāpastrādā būs. Nu, gaidām, kas te notiks. Starp citu, kaut kā garlaicīgi. Es varbūt jāpabļauju. Žēl, ka mēs esam iespundēti atkal šajā te būcenī, kur mēs netiekam ārā. Vajadzētu pabļaut kaut kā galdam, nodot kādu ziņu ar morzes kodu vai kā, lai sāk kaut ko darīt. Partija vispār miskliks. 5. Nu, ja Paljonijas kolo kungs 4 suita, tad 5 viņam ir easy kolo no smoblēm. Jā, protams. Man taču varēja vēl flash aizvērties. Fucking. Nu, te cash game spēlētāju problēma nedaudz. Atkal to labo cenu redzam. Vilinoši, viss tas vilinoši. Katrā ziņā es domāju, nu ne, šoreiz varbūt kārtas rāda mums priekšā. Labāk būs šis nekā kungu kalpu no kola. 2 spēlētāji. Tomēr atcerējās tās gudrības, ko pa turnīriem ir lasījis. Jā. Paljoniem varētu teikt sapņu flops priekšprieciniekiem. Flops Paljoniem, jā. Dongbetot. Viņi savā Jā. Tev vienmēr jāpaskaidro šis termini, tev jāsaprot, ka nerunā tikai poker ekspertiem. Kas ir dongbets? Uzreiz izskaidro. Tas nozīmē, ka tu esi atbildējis kādu spēlētāju reizi un pirmais ārpus pozīcijas pats lietas. Nu, izdara likmi, jā. Un tas nav pārāk bieži redzams. Jā. Mūsdienu pokerā. Nu, šādi tad internetā gadās tādi interesanti Mēdz būt spēlētāji, kuri to savukārt ļoti bieži dara. Es domāju, ka tas ir nepamatoti, daudz to nedara. Ir situācijas, kad tas ir tā kā vislabākais. Īpaši multivēt fotos. Bet, jā. Tieši tā. Jā, to aizrauties pārāk nevajadzētu, man liekas. Jā, tiešām spēlētāji gaida šobrīd. Nu, šobrīd spēlētāji gaida uz to, kad ekstrasens izskatīs, jo tomēr viņi negrib, ka cilvēks ar pāris čipiņiem, pāris kauliņiem nopelnīs vēl 200 latus klāt. 200 latus klāt uz, varētu teikt, uz citu spēlētāju rēķinu. Osins atmodies. Sen nebija manīts. 11,500. Kāda mums ir blindi? 5. solīts. Ui. Sagaida durvis. Arī kosmos sadarbojās pagaidām vismaz ar ekstrasens. Kosmos līdz šim ir labvēlīgs. Skatīsimies gan. Tā mēs redzam, piemēram, to, cik viņa tas iepriekšējais kols bija. Ja viņš būtu sagaidījis līdz šim un būtu turpinājis foldot, nevis skaties flopu ar tādu roku, kurai tas reversim plaidots, tad viņš jau tagad tiktu uz 70,000. Un reāli jau varētu tā kā... Un pretendēt uz uzvaru, bet šie te iztērētie čipi bez cīņas praktiski. Jā, viņi atmet uz tādu pašu situāciju, kāds viņš bija un dūži. Nu, neskatoties to, ka var jau arī zaudēt, bet dūži principā nav izmantot tik, cik gribēts. Viņš uztaisīja, man bija jāskatās. Nu, šeit standarta situācija. Sešinieki nav izgājuši, 20% ir dzīvi.
Pīķi flash arī var glābt dažādas trīpas. Viss, kas ir iespējams, bet sešanieks galdā. Es zināju, un arī likās. Vēl jau dūzīts var atnākt, nekas nav beidzies. Tagad gan situācija ir dramatiski mainījusies. Jā, sešanieks. Bet arī šeit. Es jau gaidu, kāda būs Osna piezīme. Uz ko liekam? Beigās. Jā. Tikai Nezinu, dūzis. man nav idejas, ko viņš varētu teikt. Ne, nu, principā pareizi nospēlējis. Es lieku šādu. Dūzi. Pēc reakcijas izskatās, ka ir. Kosmos ir savienojies. Ko tagad varētu teikt? Tagad būs jāpagaida mazliet. Diemžēl šī piezīmīte mums netiks paziņot. Tagad būs klusums. Tagad būs, nu, jā. Nu, bet jāatzīst, ka dīleri dala pēc labākiem televīzijas paraugiem, lai skatītājiem ir visādi kāpumi un kritumi, viss, kas interesants. Neskatoties uz to, ka nebija pārāk liels pots, bet šajā steka dziļumā tomēr 50,000 vienā vai otrā virzienā arī Ostam, kā čiplīderam, tomēr ļoti nozīmīgs čipu gūms vai zaudējums. Un jau bija tik tuvu, visa laime bija tik laba, bet... Populārākajās turnīru pārādēs vispār šādas tā izspēles ir vienīgais, ko publicē, lai radītu to interesi par pokeru. Šodien jau tūši diezgan bieži salauzt, cik skatījos. Piektais Nu, kaut. turpinās spēlēt. Es godīgi sakot, tik taitu spēlētājs sen nebija redzējis. Septītais. Kā ekstrasens. 11. Paljonijas gan nekautrējās, reizot nekautrējās piedalīties partijās, ļoti aktīvs. Skatītājiem taču vajag intrigu. Gan kolo daudz, gan reizot daudz. Patīk viņam uzspēlēt kārtas. Skatītāji jau aizmiguši. Redzēt, ka viņam patīk actions, patīk darbība, patīk paskatīties flops. Pie 5 maks galdas arī ir saprotam, ka vajag arī aktivizēties. Šeit redzam 10,000 čipu ir klāti tikai ar vienu šādu mazu reizi. Varbūt nav visiem vienmēr jāgaida tas dūzis, var ka arī kādas reizes pazakt, tomēr jau ir ļoti tādu pasīvu dinamiku izveidojusies un spēlētājiem būtu jāpamana. Es domāju, tam, kur pirmais sāks biežāk, nedaudz aktīvāk spēlēt pretflopā. Nu, protams, var sakrist, ka viņš iebrauc pirmajās divās reizēs stiprās rokās, bet tam būs zināms priekšrocīgs. Atkal 145,000 paljoniem. Viņš ir mūsu chip līderis. Osns 105,000, Anspokam 10 big blind, kas ir Septītais kaut. nav liels steks, sauksim to tā. Astotais Bet kaut. kā mēs iepriekš jau redzējām, viņam tas netraucē skatīties arī flops. Jā. Ginters turpina uzbrukt. Ekstrasensam. 11, 2,500, 5,000 blinderi, kas cilvēkiem saka. Jā. Tā satrakojušies. Piektais kaut. Nu, Anspoks. Dāma 4 tomēr nevērtē tik augstu netērē. un kalpu. Masī. Čipināk mājās. To jau laikam es iepriekš arī dzirdēju, kad kāds no komentētājiem bilda to, ka cilvēkiem, ka vienā masī kārtas uzreiz daudz vairāk tā kā palielina vēlmi iesaistīties. Jā, realitātē iespējas uzvarēt partiju tas palielina pa 2%, ja tu esi labāks matemātikas eksperts. Ja kārtas ir Teksasā es tik precīzi nezinu, bet kaut kas tāds, laikam, varētu būt Omahā, es zināt, bet... Jo. Jā, nekāda baigā atšķirība tur. Nē, nu, protams, Tādās situācijās. noķerot Man šo likās flash draw var 3-0, spēlēt jā. krietni agresīvāk pēc flopa, kas ir liels plus. Jā. Bet Devītais. dūzis dāma mastīja pret dūzis dāmu nemastīja. Būtiskas atšķirības nav šo apgāršu spēkā. Tas ir vēl joprojām dūzis dāma. Otrais reizes. Osns no batona sapratis, ka tomēr baigi viss mierīgi notiek. Piektais Ants Foks, četrnieks iestum iekšā un Osns izmetīs ārā šo tā. Kolu, kungi. Хрена себе. Такой супер мега изи гол. Otrais kaut. Nemēģināja pat Paljonijas kādu joku. Jā. Jā, kā pret mani Kaut ko patēlot, Nu, pagaidīt. nemēģināja arī tur holivudiski iemēģināt Osnu dabūt iekšā vai... Nē, nu, ja nu te tevi var dabūt iekšā, tad No, uz maņu tas nedarbojās. Ja tas ir nav, jā.
Osins ir sācis atvērt savu pokerskolu. Jautā, kā var kolot, uz manīm tas nedarbojās. Nu, šoreiz viņa roka bija tāda, ka Tas nebūtu neko mainījis. neko tas nebūtu mainījis. Nu, 2 auti, četrnieks, tikai četrnieks, 5% šoreiz nav. Strīds. Un 5. vietas ieguvējs mums šodien ir noskaidrots. Labs sniegums pēdējos visos televīzijas, nu ne televīzijas un internetā pārraidītajos poker turnīros. Mēs šo kungu redzam bieži, un bieži redzam diezgan tālās turnīru stadijās. Arī šoreiz 5. vieta. Apsveicam. Nu, būsim godīgi. Nepaveicās. Atmodās cilvēks 5. vieta, 428 lati, nosāc 4. sāksim arī analizēt. Šeit redzam izteikts čip līderis. Drēžka un Osns, kurus mēs kādu brītiņu atpakaļ izvirzījām kā favorītus, tomēr ir nokritušies stakā un 4. spēlējot. Ļoti ātri tie čipiņi var tomēr arī iztērēties. Kārtas īsākos stakos jau ir vajadzīgs vairāk, vairs nevar izpildīt. Es ceru, ka Palionijas sāks izmantot to, ka visi tie 3 steki ir vienādi un viņi visi tā kā var gaidīt nedaudz, kad izskatīs kāds cits. Visiem 3 stekiem ir viena ļoti kopīga īpašība. Viņiem ļoti viegli iestumt to linā. Nu jā, bet tas, kad viņi zina, kad vēl ir 2 tikpat lieli steki, viņiem vajadzētu to darīt tikai nedaudz Es domāju, piesardzīgāk. ka Palionijas ir tik pieredzējis spēlētājs, ka viņš ir stipri apsvērs šo niansīti. Viņš redz dūzi, reizo no small blind, big blind. Neko citu nevar izdomāt. Aigars Arī nav apdomā slikti. katrā ziņā šo lietu, bet kā jau ierasts, viņš apdomājās un nomet. Viņam pareizo lēmumu. Starp citu. Šī te apdomāšanās dzīvajos turnīros ir labi. Vajag pāris sekundītes padomāt arī acīm redzams lēmums. 2-3 sekundītes, jo kad cilvēki pamana, ka tu sāc spēlēt kā robots, tas reizēm var atspēlēties. Es gan nespēju tā noturēties. Vēlreiz varam redzēt stekus. Aigars pavisam jau sāk tuvoties šai te 10 big blind zonai, par ko mēs runājam jau ilgāku laiku. Nu jā, 10 tāpat big laikā blind. viņš ir divus zadzienus līdz 2. pēc lieluma stekam. Tā kā tādas, varētu teikt, diezgan būtisks. Katra izspēle var kļūt diezgan būtiski. Jā. Iespējams, tas kļūdos. Palionijas sāk rotaļāties ar čipiem un vairāk kā kolam paredzētajiem. Man liekas, ka tas ir ļoti pareizi, tāpēc, ka Osns vispār, viņš nevar forbetot tā baigi laid, tāpēc, ka tie 2 ir īsāki steki. Man liekas, tur gandrīz ar jebkurām 2 kārtīm ir pareizi pārlikt, tāpēc, ka Osns ir tā kā, angliski to sauc par handcuffed, ka viņš nevar īsti neko darīt citu. 9. Tā ir. Atnēs kaut kādu kafiju, man bišķiņ miegs sāk nāk. Nu, agresija uzvar. Kā mēs zinām, agresija pokerā ir ļoti laba lieta. Un pokerā mēs Tomēr būs nedaudz kļūdies par to, poker ka tiketus nedodam par pasivitāti. Nē, dodam par pasivitāti, nevis par agresiju, atšķirībā no darbībām uz ceļa. Bet ļoti labs plays. Osns ir spiests izraidīt savus kārtas ārā. Viņi sāk jau izmantot nedaudz vairākas reizes, viņš tiek pārlikts. Jā. pirmās 2 izspēles no Palionija man patika. Šoreiz viņš padodās. Dūzes dāma šeit mēs redzēsim reizi un laimīgi call all-in, ja tas līdz tam nonāks, bet kādas rokas ir pretinieki. Viņš vismaz ielika gana daudz, lai reizes sanāktu. Tas jau ir cieņa. Inter turpina vilināt. Vilināt iekšā ar smukajām kārtīm. Fonā kāds ir uzvilcis dzeltenas vai borāņu striķu skedām, pieskaņojot Ginteru kraklam. Jaunais, ja nemaldos. Viņi sastrādājās tieši dizaina un stila jomā. Un, ja būtu otrādi, tad jaunais kājas turētu augstāk un Ginters sēdētu
aizmugurē tādā zemā pietupienā, lai šo oranžo krāsu pastiprinātu. Projām ilgs lēmums, ilgi domā. Es ceru, ka izšķirās tas ar all-in vai fold. 9. fold. 2. Nu ko, jāuzdzied kā dziesmiņa? Vai nu jāsūt kafiju vēl vien, vai kaut kas jādara. Vienīgais veids, kā es varētu pelnīt naudu ar dziedāšanu, būtu aiziet kādā publiskā telpā, sākt dziedāt, un tad man maksātu par to, lai es pārtraucu. Pamēģinam. Pamēģinam tagad? Nē. Nu, varbūt tev... Nav vīna. Tu sev novērtēji pa zemu. Nē. Vienu mazu akordiņu kādu. Nebūs. Radiohead. Nu, nē, varbūt kaut ko mierīgāku un tādu jaukāku, jautrāku. Nē. Kaut kādu Lady Gagu iedod mums nedaudz. Nē, nebūs. 9. reizes 11. Nu, beidzot, Ginters ar smukajām vismaz tiek pie reizošanas. Nevis viņam... Viņi noteikti visi. Jā, un tad visi nedarbi. Sprukās. 2. fold. Oj, cik jauki. Kungi nāk tieši laikā. Preflop indikācijas velk uz terminu rich get richer, bet 7. reizes 25. Īpaši nedomājot. Saliek divas čupiņas kopā, 25. Nu, viņam ļoti pa labi strādā tas, ka viņš ir trībetojas pirms tam. Tas nav, nu kā tur. Nu kā tagad Kols labi spēlēsies? Arī, man liekas, nebūtu tik slikta opcija. Jā, protams. Tāpēc, ka, piemēram, kā konkrētajā gadījumā mēs redzam, teiksim, viņa kārtas var tā kā no vājākām rokām dabūt. Un tas, ka tie steki ir īsi, uzreiz nozīmē, ka tā kā viegli dabūs iekšā visu flopā vai turnā. Nebūs grūti tā kā lēmumu postflopā. Tāpēc man ar kungiem vai dūžiem tur neliekas nekas arī pret. Un kāds, ja arī atnāk dūzes, mēs varam tā kā nespēlēt uzreiz uz steku tāpat. Man tur neliekas nekas nepareiz arī kolā. Nu, bet, ja ir iepriekš trībitojas, tad labāk ir mošu pārlikt arī. Nē, ir runa par Ginteru. Par Ginteru? Nē, tā nē. Te nē, jo ir pretī kungu. Kāpēc ne? Tikko taču tu teici, ka vēl var ar septītniekiem tur Bet big blind skaits nav tik tikpat? izdevīgi. Kā nav? Lielāk pārlikt. Lielāks trībets bija. Normāls. 9. fold. Tāds pats pēc būtības. Nē, tur bija mazāks. Tur bija 6 uz 16. Nē, Tur bija 11 uz 25. Nē, tur bija 8 uz... Jā, bija 8 uz 16 300 kaut kā tā. Nu, un ja būtu tagad dubultais, tad jau tu Tur kolot. bija dziļāks steks. Bet ja Es būtu no nesaprotu, 10 uz 20, tad varētu Taču kolot. tagad esi poker analītiķis, tev jāizsaka Piemēram. savs profesionālais viedoklis. Nē, nevarētu kolot. Un tur bija dziļāks steks. Redz, viņam tagad ir zem 20, bet tad bija Žēl, virs ka nebija 20. 25. Nu jā, tad varētu runāt par citu kaut ko. Ok. Bet nu par to kološanas ir tā kā, kad daudz, nu, Nu jā. tur ir Jā, jābūt tavu argumentu, jā, pārliecībai. par to, kā tu jūties tajā postklubā, tas ir skaidrs, ka tas ir būtiski. Tāpēc, ja sāk spēlēt, viņa nav tāds diezgan dziļas izpratnes par to, kā spēlē un kur pretinieks varētu kļūdīties, tad šēne padomu noteikti ir daudz nodrīgāk nekā man. Nu, mēs Tev vajadzēja piebilst, ka man padomu noteikti ir nodrīgāk. Valionijas pa kāršu, teiksim, Tas ir kvalitāti nevarētu sūdzēties forehanded. nu, paskatīsimies, vai viņš mācās ar dūzu 9 nokolot Olenu šajā situācijā. Viņš tomēr bijis ļoti aktīvs pēdējā laikā, 3 reizes tripetojis pēdējo 4 izspēļu laikā. Nu, Un es 7 domāju, ka nav slikti, Aigaram lai bīdītu iekšā. būtu tāds, kā man to patīk 9. saukt, reizes 25. 15. auto Olens. Aigars ļoti interesanti arī izvēlējies ar reizi lielumu. Tagad ir pienācis laiks Paljonijam pieņemt lēmumu. Olin. 7. 8. fold. Olin call. Nē, tu tulīt būs priecīgs. Kārtībā, jā, pret tevi vienkārši ir normāls spēlētājs, kurš Kurš zina, ko viņš darīja? zināja, jā, ko darīs, un ātrs kols nenozīmē uzreiz Nenozīmē kungu. dūžas. Šeit arī nav ko piebilst šajā partijā. Aigars Dreiška vienkārši
Jau pieņēmis lēmumu, ka pārliekot pret Olinu viņš spēlē. Kas mums ir galdā? Viens pīcis ir, otrs pīcis nav. Tātad septītnieks. Nē, devītnieks ir. Jā, devītnieks jau sapārojās. Ai, devītnieks jau gatavs. Tas Polionī nostādīs ļoti dominējošā situācijā. Nu, tagad dara vēl kungs. Nedara kungs. Dara gan kungs. Kungs dar. Lai sadalītu šo banku. Nebūs. Bet nu nekas, standarta izspēle un tā ir beigusies. Es domāju, ka es izvēlētos to tavu piegājumu un liktu pirms flopijā all-in, nevis maz 3, Bet kāda starpība? Šis izstās nedaudz stiprāk. Es arī lieku all-in, bet tā neredz nekādu starpību šādā stāka dziļumā.